Labvakar, mani sauc Jana Andersone. Kādu informāciju jums vajadzētu dzirdēt? Ko pastāstīs Kārtis? Jums ir skumjas par attiecībām ar mīļoto, skumjas par to, kad bija strīdi, bet tagad tā enerģija dziedinās. Viss, kas bija iepriekš, tas tagad dziedinās. Jums tagad ir jāvēro, kādas jums tagad ir iespējas. Vēl arī šeit teikts, kad iespējams no iepriekšējām attiecībām, iepriekšējās attiecībās bija trešās personas iejauktas. Un tāpēc vēl jums ir tā piesaiste, tā kā bailes no tā, ka tas var atkārtoties. Svarīgi neturēt aizvainojumu un to attīrīt. Noteikti nesēdēt kā ieslodzījumā, kā būrītī, vienkārši iet uz priekšu, darīt savas lietas, nodarboties ar savām kādām praksēm, lai dziedinātu sevi. Padomāt to arī par naudas lietām. Te ir teikts, kad jums iespējams būs dāvana no vīrieša, vīrietis domā par to. Ir jums vīrietis, kas domā par to, kā jums dāvanu sagādāt. Iespējams viņam rūp, kad jums ir naudas problēmas šobrīd, kad jūs varbūt atrodaties netik labā stāvoklī kā agrāk. Te galvenais strādāt ar sevi. Nebūt greizsirdīgām, jo tas ievedīs bezizējā. Tas atkal jums apstādinās spēku, enerģiju. Ja jūs nodarbojaties ar kādām praksēm, tad jums sveču maģija var palīdzēt un dziedināt, vērst
jūs uz labām domām, pozitīvām domām attīrīt jūs tādā veidā atbrīvotos no nevajadzīgām domām, dziedinātu ar savām labām afirmācijām sevi, piemēram. Vērstu domāšanu uz pozitīvo pusi. Tagad ir svarīgi domāt pozitīvi, lai nepievērstu, jo ja arī jums vīrietis nāk no pagātnes, kas domā par jums, tad jums noteikti nevajag domāt, kā bija agrāk, jo būs tā, kā jūs domāsiet. Tāpēc vai nu pozitīvi, vai negatīvi. Ja negatīvi, tā arī notiks. Ja pozitīvi, tad būs pozitīvs iznākums. Jūs pati to visu varat atspoguļot. Tagad ir ļoti svarīgi darbs ar sevi un savu pozitīvo domāšanu. Jā, darbs ar sevi. Neskopoties, dzimtavēt, jūs esat dzimtas aizsardzībā, jums ir visas iespējas tās, kas bija dzimtai. Jums ir stabilitāte, vai arī darbs saistīts, tādas profesijas, kas bija dzimtā. Jums ir tagad plašas iespējas. Galvenais jums pašām vajag sajust, kāds cilvēks ir labvēlīgas enerģijas vai nelabvēlīgas enerģijas. Klausieties pašas savas sajūtas. Pašām iekšā nekonfliktēt ar sevi. Jo viss notiek tā, kā jānotiek. Un svarīgi, lai viss būtu skaidri un gaiši. Tāds ieteikums. Visu labu!